Words are born of the people's fears. Music grows from the people's tears. The sound of freedom I can't define, but when I hear it, I know it's mine. Our brother's freedom is torn away. Our sister's sorrow is every day. Our hands reach out to them. Though love is strong, we cannot touch them. So we sing their song. A song is a question and a memory. There is no limit to what a song can be. The memory's meaning depends on you. The question's answer. Ar gandarījumu pasaules presē var lasīt komplimentus par mūsu mūziķiem, par mūsu izcilo akordeonistu Kseniju Sidorovу. Britu laikraksts The Observer recenzijā raksta: skaņdarbi tiek spēlēti ar vieglumu, niansēm, delikāti un elpu aizraujošu virtuozitāti. Mums bija iespēja vērot mūziķu neparastā projektā, kas top tepat Latvijā. Par to vairāk Ilze Strenga. Tur ir dažādas dzējas, gan Ivana Buņina dzēja, gan Arsenija Tarkovska. Tie ir ļoti dziļi un dzēji no tiem cilvēkiem, kuri ir pārdzīvojuši kaut ko. Un es jūtu, ka viņiem domāšana ir ārpus ikdienas domāšanas, un tad tie nāk no nākotnes. Britu laikraksts Daily Mail par Kseniju Sidorovu raksta: viņa iedveš jaunu elpu pieticīgajā akordeonā, kas jaunās mūziķas rokās pārvēršas. Ksenija starp daudzajām koncerttūrēm pasaulē šobrīd iesaistījusies monoizrādē, vientulībā ar Tarkovska kino. Izcilajai krievu kino leģendai režisoram Andrejam Tarkovskim šogad 80. jubileja. Katra paudze uztver to tomēr dažādi, bet man tas ir tikai tāpēc, ka es iegāju tajā pasaulē. Protams, skatījos dažādas filmas pirms tam, bet ieinteresējos un plašāk to visu ieskatījos tikai nesen. Bet tomēr es varu just, ka tas man ir ļoti tuvu. Ksenija šajā izrādē lies un izlies zvanu. Ies cauri zonām, kā tas, teiksim, Ivana bērnībā, kā tas ir Stalkerā un kā tas ir Gaugara Andrejā Rubļovā. Ar to cerību, ka tas zvans arī skanēs, un mums arī reāli izrādē. Tas ir viss ceļš, viss izrādes tēma, galvenā ideja. Lejam zvanu. Ksenijai Sidorovai izrādes ideja palīdzēs īstenot vēl izcilu Latvijas mūziķi. Saksofonists Oskars Petrauskis un Latvijas Kultūras akadēmijas jauktais koris Sola. Kori šovasar no Amerikas atgriezās ar Grand Prix koru olimpiādē, un monoizrādē atskaņos Semjola Bārbera Agnus Dei. Kolektīvam pievienosies arī aktieris Rustems Gaļičs no Ņujorkas. Tagad arī Ksenija mācās runāt dzeju. Над собою стою, отделяю постылую душу мою. Mēs ceram, ka publika, kura atnāks uz to izrādi, būs sagatavota, jo nevar uzreiz nākt un apsēsties no ofisa un tā uz
kaut ko karstu izliet uz galva cilvēkiem. Un tomēr es ceru, ka viņi zinās, kādi tie filmi ir un kas bija Tarkovskis un kāds ir ieguldījums visā pasaules kinematogrāfijā. Monoizrādes vientulībā ar Tarkovska kino veidotāju joko, lai izrāde 16. novembrī izdotos, būšot jābraucot mēģināt uz Londonu, kur Ksenija dzīvo. Neliec punktu un ej uz priekšu. И звучный гул бродил в колоннах. Jā, un šite, jā, ieklausies, Ksenija. Nākošais vārds, мы шли, jā. Visi lieli talanti, viņi momentāli tiek savienoti ar Dievu, ar viņu eņģeļiem, ar to strāvu, ko dod. Un tad, kad uznāk šeit man lasīt to dzējoli, tas šausmas grūti, ļoti daudz kā trudna, da? Te viņš iznāks tad, kad tu noticēs, ka lūk šeit kādu uzgleznot to gleznu, kas tur bija. Kas bija uz tās gleznas, es saprasu? Jā, kas bija uz tās gleznas? Kristus? Kristus, kādā pozā viņš bija? И часто вместе с малярами мы пели песни, и Христа, что слушал нас в веселом храме, мы написали неспроста. Labi, tā turpini. Nepiliki bija labi, tāpat turpini, bet spēcīgāk. Нам казалось, что под эти простые песни вспомнит он порог на солнце в Назарете, верстак и кубовый хитон. Jā, намного лучше. Ejam tālāk. Viens teikums. Это было давно, начало, первый фильм Тарковского «Иваново детство». На съемочной площадке было жарко, а режиссер Андрей Тарковский все никак не появлялся. Nu labi, kāpēc tu nesien tad to lakat? Ой, es vēl nezinu, vai es to uzrakšu, vai to atstāt uz pleciem. Это было давно первый фильм этого мальчика, которого мы ждали там. Первый фильм, никакой не мастер, да? Никто не знает его. Не знает такого вообще, а мы ждем.
и бери сразу кошек. Лошадей. Лошадей, там целый день. А сам, понимаете ли, не соизволил явиться. Да как это можно? Опаздывать? Ладно, Ксения, Всё дело. а сам не пришел, Не соизволил явиться. не изволил явиться. Nākošais teikums. Да как это можно? Вот лиц kopā, сам, А сам, видите ли, как это можно? Революция! Вперед! я уже es kliedzu padaudz, ne? Nē. Te lai krāso droši. Nē, viņa. Nē, tu krāso droši. Lai viņa krāso. Tev Krāso. nebūs padaudz. Согнал тут людей, Jā, uz to собак, кошек, лошадей. Pareizi svērt viņa. А сам, понимаете ли, не соизволил явиться. Да как это можно? Опаздывать? Да еще и в такой жаркий июльский денек. līdz pašām beigām tu nepazaudē, jo te viņš liekas dīvains. Viņš klusē, viņš nesaka, простите, люди, что я опоздал на 3 часа, nevienu vārdu. Viņš ir līdz galam, tev jānospēlē līdz bats, kad tu nomet to здесь.